Ziemai aizejot aiz kalniem, tu šodien redzēsi, kā pareizi sagatavot savu 46. ziemai, kā nokrāsot diskus pareizi. Visi knifi, kas tika iemācīti pa ceļam, es nekad nekrāsošu vairs diskus. Un kā mēs izbaudījām šo ziemu un visus grāvjus, kas nāca līdzi. Šodien braucam pie Kārļa, uzliksim virsū flančus un tad viņa diskus. Jo pēdējā laikā, vienkārši domājot, ko darīt, es saprotu, ka ir ļoti ātri pienācis novembris, un es nepaspēšu nokrāsot savus bleķiniekus un uzlikt tos virsū uz mašīnas ar svaigām riepām līdz decembrim. Tāpēc, pateicoties Kārlim, es varu uzlikt viņa diskus, kamēr es krāsoju savējos. Šodien es dabūju priekšējos flanšus, 12 mm flanšus, bija 6 skrūvas. 4 papildus nopirku Ardalā. Tas nozīmē, ka man ir pilns komplekts ar flančiem un skrūvēm. Es tagad ģērbjos un brauksim uzlikt tos virsū. Esam ieradušies savā garažā. Nu, cik brīnišķīgi, ka Kārlis žurka atstiep šeit. Jo tagad man tur, kur žurka bija, mašīnai ir vietas un varam sausā laikā, jo tieši, ka es izbraucu no mājām, sāk sniegs snikt. Heilī! Tiktokers Kārlis. Jā. Kā iet tiktokos? Diezgan labi. Uz pirmo komentāru jau atbildējis ar video. 10. video. 10. video, jā. Kas ar žurku notiek? Bļeļ, cilvēkiem grūti kaut ko izskaidrot, tas ir tiešām. Bet normāli, bet skrūvas smuks es ņemšu sev. Tu jau vienam flancim, es redzēju, man atsūtīja bildi, tu nopirki vienam flancim smuks skrūvas vecajam atstāja, bļeļ, hujovās. 4 skrūvas tik vajadzēja nopirkt, 6 jau bija. Es kā mainīju diskus, man 4 skrūvas. 3 izskatījās Japānā, es viss nomainīju. Nu, pareizi darīja, bet man jau 4 skrūvas dešak izmaksāja. Es zinu, es pareizi samaksāju 27 eiro. Tieši tāpat, tad, kad es aizmugurējiem flanšiem nopirku visas skrūvas, 28 eiro un man sāpēja. Nu, un tagad es aizņēmos flanšus no Oļega. 6 skrūvas viņam jau bija, 4 es nopirku. Mums to salikt pa gabalēm no mašīnām. Jā. Kārlis man palīdz ar telpām un palīdz arī fiziski, un Oļegs man iedeva flanšus. Kārlis arī disks iedos tagad uz brīdi. Tu man diskus? Jā. Ok, nelabi. Nu, bet es jau te uzrakstīju, ka es braucu pēc taviem diskiem. Tu jau teici, ka tu flanšus liks. Ar taviem diskiem? Ok, nu tagad es zinu, bet viņi tur stāv? Tavu disku? Jā, es jau noskatījos. Nu tad jau viss ir labi, jau viss ir kārtībā. Es domāju, es likšu savējos diskus uz smilšu strūkli. To 60 eiro samaksāšu, jo es tikko braucot šeit aprēķināju. Man reāli izmaksātu, pieņemsim, es strādātu 5 eiro stundā kaut kur citur. Tā laikā, ko es noslīpētu tos diskus, man sotaks izmaksātu. Tātad es ietaupu patiesībā. Arī kaut kā tiktu ar atlaidi? Nē. Man jau tās tēmas, ko vajadzētu nosūst. Pasties, kas pa ekstrām, mums pat uzsildīja tikko bišķiņu telpu. Un reku mūsu diski, ja tiksim garām. Īstermiņa diski. Riepas jau labāks nekā mans vasarienes moška, šīs kaut kādas vissezonas. Jap. Vissezonens. Izkļenčīja vēl vietu, kur nolikt tos diskus uz ziemu. Baigā bēda uzlika jau virsū un paskatījos šeit. Šitās riepas būtu labāk uzlikt. Šitā vienkārši būtu rīktīgi prīmā riepa, ko uzlikt uz 46. Iedomājies, kā 46. izskatītos. Bet, šitiem diskiem jau var nav nevainas. Tagad pabraukšu bišķi uz priekšu un uzlikšu difuzoru, jo difuzors ilgu laiku stāv nost. Jo tad, kad mainījām izpūtēju, krāsoju šito izpūtēju un es atstāju difuzoru nost, kad uzliku atpakaļ nokrāsot izpūtēju. Tāpēc, ka es domāju, ka es drīz aizvedīšu oriģinālo izplūdu atpakaļ pie īpašnieku. Bet viņš teica, ka viņš ir ārzemēs un tā arī tas izpūtējs tepat stāv. Stāsts nav par to. Braucam nost no kokiem. Low carb life, bet patiesībā te ir. Un uzliekam difuzoru, lai izskatās prīmā. Priekšā, protams, tas fitments ir daudz labāks, bet aizmugurē sarkās vienalga strīķēsies, jo tā riepa jau tāda platāka. Un tad noliek pirksts, man liekas, braucot pa
Ziema būs tur. Nu, izskatās vienkārši brīnišķīgi ar difuzoru. O, kas pa sniedziņu sniega. Perfektā laikā uzlikām Kārļu vissezonas riepas. Un milzīgs paldies Kārlim, kā jau parasti. Viņš tik laipns, laiž savās telpās, dod savus instrumentus, atļauj izmantot viņa diskus. Šodien eksperimentēsim ar flakoniņiem. Esmu nopircis kaparu un zelta krāsas flakoniņu priekš saviem bleķiniekiem. Mazliet notīrīsim diskus, uzpūtīšu flakonu tā tīri idejiski. Vienu disku es vēlos melnu, vienu disku atstāt sudrabu, nopūst A08 krāsā, kas ir mans mašīnas krāsa, un trešo censties dabūt pēc iespējas tuvāk savam 19-niekam, kā es varu, jo internetā es pameklēju, kāds ir krāsu kods maniem 19 diskiem, un tur nav krāsu kods, tāpēc, ka tur ir sarežģīts process, ko viņi dara, lai tikt pie tās krāsas. Viņi pamatā uzkrāso kaut kādu saldēto sudraba krāsu, pa virsū šķidro zelta krāsu un tad matēt laku. Un es paprasīju Oļegam, S22 Customs, viņš teica, matēt laku un laba, matēt laku ir ļoti dārgi, tāpēc tas ir ārā. Taisīsim viņas spīdīgas. Šodienas lielais uzdevums ir nokrāsot bleķiniekus 3 krāsās, uzmērīt, saprast, kuru krāsas vēlos, noņemt nost un aizvest, demontēt riepas, lai gatavotu smilšu strūklai. No sākuma pirms krāsošu diskus es pamēģināšu iekurināt. Pagājušā ziemā sakurināju visādas muļķības, visādas vecas mēbeles un skurstenis aiztaisījās ciet. 3 reizes es tur kaut ko ar skursteņu tīrāmo paberzēju. Tagad mēģināsim paskatīties, vai tagad būs vilkuma krāsnī. Un mazliet jāpiekārto. Kaut kas te jānovāc. Visādi projekti, reku tur tā ir galdiņš priekš tolets, tur ir galds priekš dārza, šitas ir priekš bēniņiem, šitas ir kāds cits to ir nolicis. Jau atkal pilns ar muļķībām. Reku loga projekts, rekur vēja kasts stāv, viss kaut kas uzkrājies. Un reku man paklājiņi, kurus man vajadzētu tagad likt mašīnā. Es viņus gribēju notīrīt, pirms es viņus ietinu plēvē, bet rekā visu vasaru viņi nostāvēja jau. Un tagad būs jānotīra un jāliek mašīnā, bet tas ir citai dienai. Te ir daudz ko darīt. Bet es esmu ļoti priecīgs. Ir vilkumi. Iekurināju, bišķi papūt ārā dūmu, bet tagad pārsvarā viss iet ārā. Super, varēsim uzlikt flakoniņus te virsū, uzsildīt, bišķi uzsildīt to telpu minimāli. Kas pakrasoties. Ļoti labi, ka es vedu uz strūklošanu, jo paskaties, kas mums te iekšā darās. Ak vai jēziņ. To tīrīt būtu kapi, bet reku mums ir mums 4 diski. Riepas pilnīgi metams ārā, tāpēc nav ko satraukties pa viņām. Uzliksim reku kārtas, jau iztestēju, lai nenopūst riepu, lai tā ideja pavisam skaista. Un baigi es te neiespringšu. Trakākais, ko es izdarīšu, ir iztērēšu pāris centus, silikonu, notīrīšu virsmu un tad pūtīsim flakonu. Tādiem žēl kārtas tikai pietik 2 diskiem, tātad pirmos nokrāsosim melnus, jo pamatā mūsu bronzīgajiem diskiem būs melnais, viens disks būs melns, un tad trešais būs sudraba, trešais būs sudraba un 4. būs melns, jo vienā pusē es gribu uzlikt melnus, otrā pusē sudrabīgo un bronzīgo. Kaut kā tā jau sapratīs visu to principu.
Ilgi žāvējās, vēl pirmā kārta nav izžūs pirmajam diskam. Nolikt tuvāk siltumavotam. Un nevar nākamos diskus tīrīt, kamēr kārtas nav. Šeit ir arī mūsu centriņi, kam jāpievērš labs daudzums uzmanības. Šeit jau vienam uzlīm izņēma. Šodien pasūtīja Aļikā uzlīms. Noņemsim uzlīms, notīrīsim līmu un izpulēsim ar šito pastu. Paldies Oļegam S22 Customs, ka iedevu savu pastu. Uzliks bišķiņu un ar mikrofibru lupatiņu izpulēs šito rūsiņu un pataisīs spīdīgāku. Un tad reku sudrabām klāt, tur nekas īpaši. Melnajam būs tāds tā kā policista stilā. Un tad vēl bronzīgais, tas varētu būt interesants, tāds zelta bronzs ar vēl sudrabu chromētu vāciņu. Tāpēc šitas ar mums ir liels, nopietns darbs. Es biju pusdienu pārtraukumā, atgriezos. Pirms tam es eksperimentēju ar visām krāsām, baloniņiem. Es ņēmu melnu, oranžu, kapara un zelts man bija brāķis, tāpēc to es gluži nevarēju izmantot. Šeit ir mūsu visu eksperimentālie toņi. Šitie pēdējie jau ir kaut kas, šitas ir tāds līdzīgākais, kas varētu būt manam diskam, bet joprojām tas ir ļoti tālu no patiesības. Šitie tādi ļoti smuki atgādina Tekno Violet uzpūšot to kaparu virsū. Viņš iedod tādu rozīgu, violetīgu pustoni. Šeit ir virsū oranžais, tas uztais tādu zeltenu uz melnā. Šeit ir oranžs ar kaparu, tas ir tāds, kāds viņš ir. Lai gan tas zelts man spļaud visādas putekļus visur, es vienalga viņu kratīšu un centīšos izpūst, jo šis ir, piemēram, pelēks grunts un zelts plānā kārtā virsū. Šis jau ir kaut kas, uz to pusi tikai prasās tumšāku. Bet zeltu uz melnu nevar pūst. Labi, šeit es diezgan biezā kārtā. Šeit ir viss kārtībā, bet reku viņš tur tāds dzeltens tas pustonis. Vēl stunda ar eksperimentiem uz kartoniem vēlāk. Mēs tikām pie šitādiem rezultātiem. Tur ir arī zelts un kaut kāds kapars, oranžs mēģināts. Mums ir čupa ar eksperimentiem. Un man apnika uz tiem kartoniem, jo likās, ka uz tā kartona neparādās vajadzīgais. Pamēģināju bišķi kaut ko gludāk, es pamēģināju vāciņu. Un man liekas, man jau viņš nokrit, ka es nokrāsoju zelta krāsā. Man liekas, ka šitas ir tuvākais, ko es dabūšu tam, ko es plānoju. Viņam vēl ir tāds oranžīgais, brūnīgais pietons klāt tam zeltīgajam. Tā kapara dēļ. Un man liekas, šis ir primā variants. Tātad reku tas disks. Plānā kārtā zelts, plānā kārtā kapars, un tas varētu būt kaut kas uz manu oriģinālo disku pusi. Šeit ir zelts. Un izskatās jau ļoti tuvu, tā kā idejiski. Pēc kapara uzpūšanas likās bišķi pārāk rozīgs tas disks, tāpēc es noliku avīzi un uzpūtu vēl bišķi zeltu virsū, tad paskatāmies, kā tagad ir. Šāda ir tā atšķirība. Vairāk velk uz to zelta pusi. Atstāsim izžūt un rītā uzliksim virsū, iztestēsim, vai patīk, kā izkrās uz mašīnas, tāpēc, ka jau palicis pa tumšu, diemžēl. Tā kā plānots, nepaspēja visu, bet tas tā. Esmu nokrāsojis visus diskus, 2 melnus, 1 sudraba, A08, kas ir man 46. sudraba tons zem vrapa, un tādu zeltīgu eksperimentu, lai pielīdzinātu 19-niekiem. Ķipā pārīts, gan ziemas, gan vasaras diski vienā krāsā. Protams, to sarežģīto visu penteri, kas ir jādara, lai dabūtu 19 krāsas, es nedarīju, bet līdzīgi es dabūju, un tad krāsu veikalā meklēšu vienkārši pēc toņiem un pēc atmiņas, varbūt pēc bildes. Un tad šeit ir. Un, diemžēl, ir vēls, bet rītā uzliksim uz 46. diskus, un tad sapratīsim, kuru krāsu tad vēlamies. Tad varam demontēt riepas, aizvest uz smilšu strūkli. Mums ir skaisti jauna diena. Varam uzlikt savus brīnums virsū. Forši pēc krāsas smaržo. Tūlīt upgradeosim mašīnu. Ko tu saki? Upgrades vai downgrades?
Saučīgs glancīts melnais. Silvers tā. Klau, es šito baigi labi pietuvināju. Vienīgais eitu nost, tas saskrāpēja. Izlec viens skrūvu ārā un ieliku vienu sānā. Bet nu ideja izpildīja. Izbraucam apuli un izjūtam kā ir. No visām 3 krāsām sudrabs uzreiz ir ārā. Jautājums ir melns vai bronzīgs zeltais. Bronzīgs zeltais man ļoti patīk, jo tad būtu tā kā pāris 19 un 17 būtu tai pašā krāsā, nu vismaz līdzīgā. Ja būtu kā brālīši, tā kā vasarā ir 19, ziemā ir 17 krāsa, paliek tāpat. Bet uz tās lielās plakanas, kas ir tas bleķinieks, tas zelts jau izskatās bišķi pa traku, nu nesakrīt tik ļoti, cik pieņemsim glancētais melnais, vienkārši izskatās, nu, prīmā. Piemēram, es paprasīju pāris cilvēkiem viņu viedokli, vairums teica, ka zeltainie patīk. Tad ir Oļegs S22 Customs un es, kuriem ļoti patīk tas melnais. Tāpēc es uztaisīšu mazu aptauju YouTube postos, ielikšu video TikTokā, redzēs, ko man tur uzdirsīs. Pagaidām man topā ir melnais. Šitas vienkārši izskatās, un tieši šitas kādrs tā kā telefonā šādi filmē. Riktīgi sportīgi izskatās un riktīgi smuki. Bet, nu, melns ir klasika, tur atkal ir vieta, kur padomāt. Melns ir klasika, visiem ir melns un nebūs tik uzmanību piesaistoši, kā pieņemsim bronzīgie. Bronzīgie atkal vairāk uzmanību pievērš. Un arī, ja es krāsošu melns, tad visticamāk es mēģināšu kaut kādu tā kā zeltīgu apakštonu dabūt, zeltīgu perlamuntu, es nezinu īsti. Nu, tā kā GTA 5 bija, kad tu dabūji mašīnu, kas izskatās melni, bet viņi spīd tur dzelteni vai zaļi. Un tā ideja, ķip saulainā laikā viņi spīd zeltaini, un tad tumšā laikā viņi ir melni. Bet, nu, man patīk tas prikolīgums ar tiem bleķiniekiem, tā ka nebūtu žēl viņus saskrāpēt, sasist. Nu, ziemā jau arī visi tie sāļi, tie bleķinieki sarūsēs tā kā nezinu, jo viņi jau ir pilnīgi izrūsējuši. Tagad īri sapratām, kādi patīk. Principā zelts vai melns. Nu, diskus noņēmām, tagad braucam demontēt riepus, lai rīt varam aizvest uz smilšu trūku. Tikko izņēmu ventīļus ārā, noņēmu pēdējo atsvaru diskam. Tagad tie ir pavisam pliki un gatavi smilšošanai, smilšu trūklošanai. Es domāju, ka vedīšu uz dubeņiem, jo tur tā ir vislētākais. Ok, es tērēšu laiku aizbraukt tur un degvielu, bet nu, beigās ietaupīšu naudiņu bišķi vairāk. Un tad krāsošu pats, mēģināšu nokrāsot pats. Tikko nodevām diskus, dubeņu pulveru krāsošanā es iedevu nostrūklot, un pie reizes viņš pateica, dai, nogruntēs arī, tāpēc, ka tagad ļoti mitrs laiks, nav ko riskēt, noslīpēs un nogruntēs pa 50 eiro. Nu, un tad es piekrītu, kas tad ir 50 eiro, tas ir diezgan lēti. Piektdien būs gatavs, un tad jau nedēļas nogalē varētu nokrāsot diskus. Un tagad braucam uz Rīgu, konsultēties ar dakteriem pa manu celi, bet tas ir pavisam atsevišķs video. Ļoti, ļoti skaisti. Kad viņi nostrūkloja, iemet uzreiz cepaškrāsnī ar grunti, viss. Vairs nekāda rūs tur nelīdīs, jo tagad pasties kāds smuks mitrs laiks laukā. Iznest ārā pa durvīm, sākās rūsēšanas process, aizved līdz Oļegam krāsot, gruntēt. Viņš jau ir sarūsējis, jāņem, jāslīpē, jāgruntē, tad matēt un tā tālāk. Tagad es varu uzmatēt un krāsot, vai pat atstāt nedēļu, tad uzmatēt un krāsot. Tik līdz grunts ir virsū, viss ir skaisti. Tā, nu esam atpakaļ pie S22 Customs Oļegs. Diski mums ir atvesti, svaigi,
Un tās iekšas, kāds bija iepriekš, sarūsējušas, tagad paskaties, cik gluds, tā kā bēbīšu dibens, skaists tuļis. Nesam iekšā un matējam un krāsojam S22 kastums. Pabeidz matēt savus bleķiniekus, un es esmu nonācis pie realizācijas, ka es nekad nekrāsošu vairs diskus. Jo es esmu tagad pa 2 dienām kāds 4 vai 5 stundas matējis tikai priekšpusi, tātad redzamo daļu. Jo ja mēs vēl krāsosim iekšpusi un ārpusi, viņš nekrāso diskus regulāri, tāpēc viņam nav speciālie tie instrumenti, lai viņus varētu nokrāsot vienā setā. Līdz ar to iekšpusi jānokrāso, jāapgriež, jānokrāso un tā arī ar laku. Un par cik tie ir mani ziemas diski, tie ir bleķinieki un vajag viņus sročna, jo ziema jau ir klāta, vajag nokrāsot priekšu. Un mēs vēl tur ampelēsimies un uztaisīsim S22 maziņu reklāmu eksperimentāli ar M-krāsām. Tas aizņems laiku, bet šitā matēšana, vienam diskam stundu pusotru, varbūt 2 točini. Ja es vēl tagad censtos visos tajās šaurajās vietās, kas ir pie skrūvdēm, pie skrūvju vietām, tur būtu vienkārši no bueno, karoči. Un Oļeks smējās, ka es viņam teicu, ka es vairs nekad negribu krāsot, jo viņš jau to visu ir pieredzējis. Viņam jau pieredze šajā visā. Es tur atnāks tāds, jā, es gribu nokrāsot. Un viņš tāds, droši, ņem, mēģini. Un tagad es saprotu, ka es to negribu, jo es labāk tad pastrādāšu tur kaut vai strojkā -10 grādos ar džemperi, lai nopelnītu tos, cik tur 120 eiro vajadzētu, lai pulveru krāsošanā atdot bleķinieks un uztaisīt vienkārši melns. Ja kaut ko interesanti ar kaut kādu zīmēm, tad jau ir tas jādara šeit. Bet, ja vienkārši vienu tonu tu gribi, pārāk daudz laika iztērē. Un laiks vispār vērtīgākais. Man tas ir, kā jaunam cilvēkam, jāsaprot. Man vajag izmantot savu laiku visefektīvāk, cik es varu. Un šitā pieredze ir ļoti laba, jo tagad es zināšu, ka vairs nekad es nekāds disks nekrāsošu. Piedod, Kārli, es zinu, ka tu gribēji man iedot savus diskus, lai es viņus nojāju un pēc tam nokrāsoju, bet pat ar visu smilšu strūklu es viņus nekādīgi nekrāsošu. Un arī Kārlis gribēja, lai es atjaunoju to krāsu, kas viņam jau virsū. Tad vienkārši uz smilšu strūklu pa 17 disku, kaut kāds 200 eiro nostrūklot, nogruntēt un pulveri krāsā tajā sudraba tonī, kāda viņi ir. Esmu pateicīgs par savu mācību, par savu dzīves jauno pieredzi. Kur vēl, ja būtu diski, tā kā man 19 tas dizains, visi tie spieķi, tos saslīpēt, tur būtu. No. Tad, labi, diski ir uzmatēti, tie nav uzmatēti uz perfektu. Visās tajās šķirbās vēl ir tādi spīdumiņi, bet es uzņemšos to risku, jo es negribu tagad vēl stundu uz katru disku, lai pilnīgi visus tos gludos stūrīšus izslīpēt. Man nav pacietība uz to, es labāk tad aiziešu, nopelnīšu, un tad, kad nonāks tā krāsa no diska, tad nokrāsošu pa normālo. Bet arī tur tā nemaz nevajadzētu nākt nos, tāpēc, ka tur nav nekāda slodze, tur nebūs skrūves, tur nebūs nekādi sitieni, akmeņi pret turieni neliksies. Un tas ir ļoti, ļoti minimāls un var arī uzpūst šito speciālo līmu, kas palielina saķeri krāsai. Tad jau prīmā. Es vēl mācos maskēt, bet šādi izskatīsies, kur mums ir skočs ar ķipīgo pusi un no šejienes uz iekšu ies papīrs. Tātad šis paliks gruntēts, šeit nopūtīsies tik, cik nopūtīsies.
Un tad, protams, šeit iet papīrs un iekšā un pavisam skaisti nomaskēts priekš krāsošanas. 4. diski es atkodu tādu normālāko veidu, kā neizraut šito iekšējo malu, jo 2. diskā es ļoti pārspīlēju, viņš vienkārši visu rāva ārā. Un tad, lai iekšpus ir daudz maz smuki iepūšās, jo paši iekšpus nepūtīs, vienkārši tik, cik tur ieies, tik ieies. Un tā mala ir, lai daudz maz smuki, bet tāpat iekš smilts, sāls, sniegs neredzēs, un tāpat viņi būs izjāti, bet vienalga uztaisam daudz maz smuki, lai tā līnija ir vienāda. Tad visi diski ir nomaskēti, tagad jāsagatavo krāsošanai. Pirmā kārta uzkrāsot, protams, izskatās labi, bet tagad spīdina, šeit bija trāpījās mazs sausums. 2. kārta arī uzpūtīs diezgan sausu, lai nekur nepil, lai nav pilīts, un tad pērli domās. Jāizdomā, vai vēl joprojām grib to pērli, jo es negribu, lai spīd viņu ikdienā. Pieņemsim, noliec šitādu gaismu blakus, un tad viņi tik spīd. Esam nokrāsojuši savus diskus melnus. Tagad es uzlīmēju S22 logo pie ventīļa un nokrāsosim viņu M3 krāsās, gaišs zils, zils un sarkans. Tāpēc tagad esmu atmaskējis tikai S-burtu, tas būs gaišs zils, nākamais būs tumšs zils un tas sarkans, un tad redzēsim, kā izskatās. Un arī eksperimentālais, es domāju, bija taisīt zelta pigmentu, lai kad viņš ir vienkārši, tad ir melns, bet tad, kad saulspīd vai riktīgi gaismu uzspīdina, tad viņš spīd zelta ar zelta pērli. Tas ir riskanti, jo skaidrs, ka melns būs skaists, bet vajag arī bišķi interesanti, tāpēc, kas neriskē, tas nevinē, pariskēsim. Bengeri, tāda mēdz. Mēmākie bleķinieki. Krasova. Tagad eksperimentēsim ar pērli un tad lakos. Var redzēt? Prīmā rezultāts, manuprāt, iznāca ideāli. Pasties, cik skaistas zelts un tas hologramma kā spīd. Protams, ir kāds puteklīts, bet vispār nav sūdzība, jo pasties, tas disks jau nav perfekts. Vajadzēja valcēt un iztaisinot droši vien, pirms es viņus devu krāsot, bet dari un mācies. Dzīvi iet priekš iemācies, un šitas vispār pasties. M57, kā sacīt jāsaka. Rezultāts prīmā, un paldies Oļegam par iespēju, par materiāliem, par darbu. Šitas vienkārši ideāļina. Šitā vispār ir ļoti krūta laka uzlikt, kaut kāda reisinga laka no Polijas. Ķipā ļoti cieta un ļoti spīdīga viņa. To melno riktīgi izceļ, pasties kā spīd. Tagad tik gaidam, kad sacietēs, un tad jau liekam uz riepām un uz mašīnas ziemas diskus virsū. Tagad jāizdomā, ko ar riepām darīt. Man šķiet, ka šeit mums ir mūsu jaunie centra vāciņi priekš ziemas diskiem. Kā jau tu zini, diski jau sen ir gatavi. Es tagad meklēju riepas, es postoju TikTokā, paprasīju, kāpēc, kas man jāsniedz uzņēmumam, lai dabūtu riepas. Un šeit, ja nemaldos, saņēmu tikko no Ķīnas savu sūtījumu, jābūt tiem jauniem centra vāciņiem. Tātad man ir vēl jāsapulē fiks savu chromētie vāciņi, lai tie ir super. Jo, lai es arī varu beidzot Oļegam atdot viņu ķīmiju. Viņš tagad viņu neizmanto, bet vienalga pašsajūta tāda nepatīkam, ka man vienkārši stāv viņa ķīmija mājās un es viņu neizmantoju. Ja tie centra vāciņi, tad tās uzlīmes, tad būs pietiekama motivācija, lai taisītu. Šeit mums ir papildus lietas, kuras es pasūtīju. Šaubos, vai tas ir tas. Šitas varētu būt. Jā. Tā. Yes, sir. Vai tie ir tādi paši, kā bija man iepriekš? Pēc izmēra viņiem vajadzētu būt tādiem pašiem.
Pa lielam mums ir viss vajadzīgais. Ja man neviens uzņēmums nevēlēsies iedot riepas, ja viņi nesaskatīs vērtību tajā, jo es saprotu, Latvijā nav jau tik liela pirktspēja, nav tik daudz pircēji, iedzīvotāji. Tāpēc mani tur 15,000 sekotāji pa visiem sociāliem tīkliem, varbūt viņiem nebūs tik interesanti. Tas arī atkarīgs no sekotāju kvalitātes, un kā jau mēs zinām, man TikTokā tā kvalitāte nav tā labākā. Vienīgie, kas raksta, ir dirsēji, un engagements nezinu kāds ir, neesmu beigas skatījies pēdējā laikā. Tas mums te vēl ir, te vēl kaut kas. Aha! Es vēl prikolam pasūtīju shifteri, jo man tas fake M, ko pasūtīju no Ķīnas pa 16 eiro, izģērbās. Es domāju, labi ir, pasūtīšu prikolam šitādu. Pie reizes varēsim uzlikt šitādu alumīniju. Ķipā gaņģos likt. Tāds svars ir ok. Vai plasmas šitiem, vai viņi uzies virsū? Tas ir īstais jautājums. Tās mums ir pasūtījums priekš Behas. Redzēsim, vai šitas patīk. Man jau patīk, kā izskatās OEM. Šito es biju domājis, ja es prikolu pēc uzlikšu, un ja nepatīk sadošu Kārlim, jo viņam ir beaters šitas 46. Bet viņiem jau ir. Kāpēc gumijas smaržo? Bratani, ejam apģērbties, kurpīts uzvilkt. Riepas ir atvests montāžai, pagaidīsim 2-3 stundiņas līdz uzliks, un tad savāksim savus ziemas diskus, un tad gaidām salu, sniegu un mēmāko slīpēšanu. Čaumam Kārlim vēl arī savus 46. te varēs draudzīgā komunā slīpēt un arī vilkt ārā viens otru. Superīgi stunda ir tikai pagājusi, višķi vairāk pa stundu un diski jau ir gatavi. Paspēsim pat šodien tos uzlikt. Un rīt varēsim atdot Kārļa disks Kārlim. Let's fucking go! Mums diski ir uzlikti, izskatās skaisti. Vienīgais, kas trūkst, ir vajag tos chromētos vāciņus šovakar izpulēt, lai var uzlikt virsū, jo te ir ļoti dubļains, un tad viss tiks iekšā, kur nevajag. Un tad mums vēl ir Karliks diski jāizved viņam, un viņš 46. lai var dabūt kaut kādas jaunākas riepas. Šitās jau arī beigts. Šodien braukāju bišķi pa pilsētas labs asfalts. Vispār saķer nav. Kur vēl ziemā. Viņš teica, ka viņš ņems jaunas riepas. Esmu tik pateicīgs. Esmu veiksmīgākais cilvēks. Tagad mums ir pienācis laiks pulēt mūsu BMW vāciņus. Uzliksim šito metal polish, lai tik vaļā no skrāpējumiem un tas atkal atgūtu savu spīdumu. No šitās rūsiņš teorētiski arī tiks vaļā. Un uzliksim jaunās aļika uzlīmītes, lai vispār svaiguts būs mēmākais. Ķeramies pie darba. Šādi viņš izskatās pirms. Un šādi tas izskatās pēc. Diski ir gatavi, ziemas riepas ir. Kur tagad sniegs? Paga, tā ir Usa? Ej, tu nos. Kas pa bīteri? Kāds bīters? Tā ir normāla ciema mašīna. O?
Kā jau zinām, šeit nekā nav. Smuks atķīts. Otrs slieksnis ar mums nav. Pagai, stop, bremzē. Tur bremzē. Stop, pagai. Noveicās vienkārši. Mēs izglābām. What the fuck, es neuzfilmēju! Mēs tikko 540 uztaisījām, man viss sniega. Pas. Eiti, mūs pasties to kuperu. Jā. Tagad mēs esam dirsā. Šis ir ciets tā kā akmens. Lai gan priekš šī video nav daudz uzfilmēts no ziemas, diezgan daudz sanāca arī padriftot pa sniegu un uzfilmēt ar telefonu. Šeit arī ir redzams, kā mēs ar Kārļu 46. braukājām. Viņš man iedeva savu mašīnu, kas bija milzīga kļūda, jo es iebraucu 2 vai 3 grāvjos 100 metru attālumā viena no otra, un tad vēl Kristiāns paņēma vislabāko grāvi, un tad mums līdz 2 naktī bija jāvelk tā ārā. Un tad kur mums ir, kā viņi brauc. Šeit arī viena diena bija, kad Kārlis bija tā kā nogribējies puišals pēc sniega, bet sniegs nebija jau 2 nedēļas un viss ceļš bija tīri slēdz, bet es viņam sekoju līdzi, lai vilktu viņu ārā. Un mūsu noslēdzošais brauciens ziemā bija kārtīgs dops pa Baltkrievijas ceļiem, ļoti līkumains un ļoti mežains ceļš. Bet, diemžēl, 4. piegājienā šī dopa braukšanai mans skills izsīka un es paņēmu savu pirmo grāvi ar 46. kas mani apbēdināja. Es dažreiz pārsteidzu pats sev. Ja tu esi ticis līdz video beigām, milzu paldies tev! Paldies, ka tu atbalsti un noskaties līdz pašām beigām. Tas tiešām ir cienījams. Es vēlos pateikt milzīgi paldies S22 Customs Oļegam par iespēju izmantot viņa telpas. Paldies viņam, ka viņš man mācīja, deva savus materiālus un palīdzēja nokrāsot tos diskus. Un, protams, paldies visiem, kas pataisīja šo iespējamu un piedalījās video. Atbalstu visus tos, kas atbalsta mūs. Aizej uz S22 Instagram, piesakies, nokrāso sev ķiveri, riteni vai moci. Visu kaut ko tev var nokrāsot, uztaisīt personīgi, ar roku uzzīmēt, uztaisīt pavisam ģeometriski precīzi, kā vien tu vēlies. Paldies tev un tiekamies nākamajā video.